Labdien! Vai latviskumam ir nākotne? Šādu jautājumu 2014. gada rudenī man uzdeva Anna Peipiņa, žurnāla Santa galvenās redaktors vietniece. Tiem klātesošajiem, kas vēl zināt priekšlaicīgi mūsu intervijas iznākumu, ja tāda starp jums ir, atbildi ir jā, latviskumam ir nākotne, taču tai ir jātic. Šodien kopš mūsu sarunas ir pagājis pusotrs gads. Un es vēlos dalīties ne tikai tajā, kas ļauj man ticēt šim apgalvojumam, sēžot Jaunatklātās gaismas pils vestibilā, bet arī savā redzējumā par to, kam jānotiek 2018. gada 19. novembrī, lai tas būtu iespējams. Es domāju, ka latviskums nevar būt vai nebūt modē. Mēs varam tiražēt ar vien jaunas pielietojumus mūsu simboliem un kodiem, bet mums nav lieki jāreklamē savu piedarību. Šorīt mans tēvs stāstīja, ka bērnībā naktīs esmu trauksmaini gulējis. Tad viņš uzvilcis lietuvēnu krustu zem manas gultiņas, jūs ziniet, tādu apgrieztu pentagrammu, ko uzrakst vienā kustībā. Un tas esot palīdzējis. Lietuvēnu krusts aizsargā, taču tas jādara slepus, nereklamējot. Pietiek, ka pats tam tici, tā viņš man saka. Es ticu, ka ļoti personīgas sajūtas, kuras šķiet pat intīmas, kurās es vēlos ar jums šodien dalīties, patiesībā rezonē ar visiem cilvēkiem. Arī latviskums ir tāds. Viens, kuram mēs ticam. Tas, uz kura pamata ir veidot Latvijas valsts. Man tie ir dziesmu svētki, Gaismas pils un Latvijas 100 gadi. 1998. gadā akadēmiķis Jānis Stradiņš teica uzrunu, kurā aicināja veidot Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrību. Viņš toreiz teica, Gaismas pils varētu būt tēls, kurš ienes Latviju Eiropā. Tāds, kas liek saprast, ka Latvija ir kas vairāk par kartupeļiem, maizi un maku mūsu kabatā. Ka Latvija ir ideja. Es noskatījos šo video un nolēmu tā. Es nevaru, kā Gunārs Birkerts, uzdāvināt savai dzimtenei bibliotēkas projektu. Jūs droši vien zināt, ka viņš nav par to saņēmis nevienu santīmu. Bet es varu veltīt Gaismas pils atklāšanai savu darbu. Es varu pārliecības dēļ uz gadu mainīt savu dzīvi, lai sabiedrības acīs jaunā bibliotēka kļūtu tā, par ko pelnījusi būt. Ziniet, nozares aprindās, reklāmas nozares aprindās jokoja, ka tas esot mans reklāmista gads Tibetā. Nē, tas bija mans gads Stikla kalnā. Mans ceļš sākās 2011. gada rudenī, kad pirmo reizi publiski izteica domu, ka dziesmu svētku komunikācijas uzdevums nav viss piepildīt mežaparka estrādi, bet gan izvērst to simbolisko nozīmi. Atgādināt par zemteksta slāņiem, ko tie nesuši cauri gadsimtiem. Latviskuma pote uz 5 gadiem. Tā par dziesmu svētkiem izsakās goda virsdiriģents Gido Kokars. Lai īstenot savu ieceri, es mainīju savu darbu par labu tādam, kas dotu pilnīgu rīcības brīvību. Mēs gatavojāmies konkursam par tiesībām īstenot svētu komunikāciju. Šis process izvērtās par Džordža Lūkas pirmās zvaigžņu kara triloģijas cienīgu. Atsauciet atmiņā 4., 5. un 6. epizožu nosaukums. Jauna cerība, impērijas pretieciens un džedaja atgriešanās. Par spīti skandāliem, atkārtotiem iepirkumu konkursiem un pazaudētam sagatavošanās laikam, pateicoties visu iesaistīto spēku pārcilvēciskajām pūlēm, daļa no kuriem šodien ir klāt šeit šajā zālē, es vēlreiz jums no sirds pateicos. Mums izdevās iecerēto paveikt un svētki atbalsojās. Par simbolisku piemēru var uzskatīt dziesmu svētku zīmes iedziedāšanu. Svētku galvenais mākslinieks Ivars Mailīts man reiz citēja Māru Zālīti, sakot, ka dziesmu svētku zīmi var uzzīmēt, taču tai jābūt ģeniālai. Reiz to izdarīja Ilmārs Blumbergs, kad radīja dziesmu svētku zīmi ar koku saknēm, kas aug abos virzienos. Blumberga kungs ir patiesi ģeniāls, tādēļ neizmērojams ir mūsu vakardienas zaudējums. Šoreiz, lai atrastu tādu dziesmu svētku zīmi, kas būtu tuvu ikvienam, es par atbildi piedāvāju iespēju katram latvietim, jebkurā pasaules malā, ar pieeju internetam, radīt to pašam. Nevis zīmējot, bet dziedot. Speciāli izveidots datora algoritms dziedājumu pārvērt unikālā grafiskā zīmējumā. Tādējādi vienas svētku zīmes vietā tika radīta tūkstošiem to interpretāciju, un plašā sabiedrības iesaiste simboliski apliecināja, ka dziesmu svētki pieder katram no mums. Noslēguma koncerta laikā, stāvot mežaparka estrādes pēdējā rindā, es atskārtu, ka mans ceļš Stikla kalnā tikai sākas. 2013. gada nogalē es pārtraucu darbu reklāmā un devos pie kultūras ministras Melbārdas kundzes ar priekšlikumu, kā īstenot jaunās ēkas atklāšanu. No manas puses bija tikai 3 lūgumi. Pirmkārt,
Kļūt par pilntiesīgu bibliotēkas darbinieku, lai identificētos ar organizācijas iekšējo kultūru. Otrkārt, apstiprināt, ka rīkojos aiz savas pārliecības un nekad neesmu prasījis materiālu vai citu atlīdzību. Treškārt, saskaņot savas radošās ieceres tikai ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru Andru Vilku un ministru pašu. Saņēmis abu šo cienījamo cilvēku piekrišanu, es sāku darbu pie budžeta apgūšanas un finansējuma piesaistes, kas Latvijas apstākļos aizņēma līdz pat 80% mana laika. Taču atlikušās nomodas stundas ar vienu apliecināja darāmo simbolisko nozīmi. Un es vēlos dalīties tikai divās no daudzajām epizodēm, kuras šodien šķiet īpaši vērts pieminēt. Vispirms uguņošana, kas Gaismas pils atklāšanā apstājās pēc pirmās zalves. Cik reižu publiskajā telpā nav apspriesta bezjēdzīga naudas izmešana gaisā, pērkot īslaicīgas ļaužu gaviles. Bibliotēkas gadījumā mēs rīkojāmies citādāk. Pēc pirmās zalves pasākuma vadītāja Knuta Skujnieka vārdiem paziņoja, ka tālākas uguņošanas nebūs. Un tai paredzētā nauda izlietota grāmatu iegādēji. Nevis raķešu, bet gara gaisma rādīs latviešiem ceļu nākotnē. Arī otrs stāsts būs saistīts ar Skujnieku kungu. Kad ciemojoties viņa mājās Salaspilī, saņēma pamudinājumu uzcelt arhitektam Birkertam pašaizliedzības pieminekli atklāšanas svētku ietvaros. Ziniet, pārdomu mākts devos atpakaļ uz Rīgu, meklēja atrisinājumu. Un atradu. Atklāšanas ceremonijas laikā Birkerta kungam veltījām video, kurā mazs puika ar zelta zirga grāmatu rokās ierāpjas Raiņa piemineklim klēpī un stāsta par stikla kalnu. Tas tagad kalpo par vienām mājām visām grāmatām. Šī stāsta beigās seko atrisinājums. Pats Gunārs Birkerts bērnībā ir sēdējis īstajam Rainim klēpī. Cik simboliski. Taču latviskums nav tikai simboli. Latviskums ir tas, ko to vārdā spējam izdarīt. Strādājot bibliotēkā, uzgāja 30. gadu bildi, kurā redzams Laimas pulkstenis, bet nav brīvības pieminekļu. Iedomājieties, nav brīvības pieminekļu, tas vēl tikai top. Tagad jebkurš pateiks, ka Latvija nav iedomājama bez šī pieminekļa. Bet bija laiks, kad tā nebija. Un bija laiks, kad Gaismas pils nebija. Kurš ņemsies apgalvot, ka Gaismas pils nebūs tāds pats latviskums simbols? Tas paliks no mūsu laika. Un es nedomāju, ka pareizāk būtu, ja aiz mums paliktu drusku labākas ielas un par 5% augstākas pensijas. Vai nu cik procentiem. Lai gan zinu, cik smaga apstākļi ir pensionāriem. Vienkārši tāpēc, ka gara gaisma ir spēcīgāka un paliks ilgāk. Birkerts raksta pirmo ierakstu Gaismas pils viesu grāmatā. Tas skan šādi. Vēlu tev būt jaunai zvaigznei Latvijas vainagā. Tu esi paliekoša. Atvados. Mēs kā tauta esam izkopuši izcilu spēju pielāgoties. Ja būtu tāds adaptācijas indeks, kas rādītu, cik labi nācija spēja pielāgoties apstākļiem, mēs būtu pašā augšgalā. Tas var būt gan labi, gan slikti. Tajā brīdī, kad mums bija jāiztur lielvaras spiediens vai jāpavada 50 gadi cietumā, kā par padomu laiku teica Simons Lansmans, tas ļāva pastāvēt par spīti. Kurš bijis par kangaru, kurš klusībā par lāčplēsi, bet mēs izturējām. Mēs lieliski adaptējamies, mēs ātri un viegli pārņemam pasaules lietas. Nerad pat bez kritiska skata. Atcerēsimies, cik strauji treknajos gados spējām pieņemt svešas vērtības un pakļauties globalizācijas šarmam. Tad nāca krīze, un tā mēs arī dzem, kuram sāpīgāk, kuram vieglāk, tomēr pielāgojāmies. Mēs esam maza tauta, ātri pieņemam un ātri aizmirstam. Bet ir lietas, kas nostiprinās un paliek. Un tas, kas paliek, tas arī ir latviskums. Tas, ko var izmantot tālāk. Mums ir brīnišķīgs mantojums, ko esam spējuši saglabāt. Man stāstīja, ka Birkerta tēvs ar brāli kara laikā esot norakuši Raiņa arhīvu Biešu laukā. Tādēļ jau man iedvesmoja bibliotēkas darbs, jo tā stratēģijā ir rakstīts mantojuma saglabāšana un radoša pielietojuma veicināšana. Jo vairāk mēs veidosim jaunas lietas par pamatu ņemot to, kas ir pārdzīvojis laiku, jo labāk iemācīsimies radīt lietas no jauna, jo labāk mēs ar to tiksim galā. Latviskumu var uzskatīt par mūžīgu avotu jaunradēji. Latvieši ir entuziasti. Mēs spējam radīt lietas bez līdzekļiem, bez piemērotiem apstākļiem, dažkārt pat bez mērķa. Un pēkšņi attopamies, ka esam labākie pasaulē. Mums ir pasaulē labākais skeletonists,
labākie kori, labākie robotu veidotāji, iespējams viens no labākajiem basketbolistiem. Mēs spējam, jo mēs ātri izprotam, gudri darbojamies un mums iznāk. Mēs pievēršam uzmanību detaļām. Un iespējams tieši tādēļ, ka gadu simtiem esam bijuši spiesti meklēt risinājumus, esam un varam būt tik radoši ikdienā. Un tas ir nekas cits kā entuziasms, kad cilvēki ved pēc darbu savus bērnus uz treniņu vai pulciņiem, gatavojas sacensībām un dziesmu un deju svētkiem. Šo entuziasmu mums neviens nevar atņemt. Ja var 50 gadus pavadīt cietumā un nezaudēt cerību, tad vēl vairāk kā 20 gadus noturēties pasaules vējos, es neticu, ka latviskumu ar tik vieglu roku var atdot. Ja mēs esam spējuši kultūru saglabāt tik ilgi, tad tas kaut ko nozīmē. Ja mēs to glabājam, norokot biešu laukā, slēpjot skapī, pārrakstot uz lapiņām vai glabājot galvā, es nedomāju, ka globalizācija spēs mūs iznīcināt. Daudz man teica, digitālās komunikācijas īpatsvars apdraud dziesmu svētkus. Bet pareiķiniet, cik ilgi eksistē iPhones, internets, televīzija, radio un cik dziesmu svētki. Dziesmu svētki ir fenomens, kas pārdzīvojas neatkarības iegūšanu un zaudēšanu, karus, okupācijas, banku krīzes, treknos gadus, atlapšanu, jo dziesmu svētki ir iekļaujoši. Tie paņem labāko no visa un izmanto to. Gido Kokars interneta video aicina: tvītojiet par dziesmu svētkiem un lieciet galā hashtag, lai svētki atbalsojas. Latviskuma nākotne atkarīga no tā, kā mēs izmantosim savu lielisko prasmi pielāgot un pielāgoties. Vai mēs pakārtosimies zem visa, kas nāks, vai arī lepni teiksim: jā, mēs redzam, kas notiek, mēs vērtējam, un mums ir savs redzējums par to. Ziniet, šodien mani nomāca, ka vienmēr esam bijuši spiesti būt pret. Kad kāds mūs vienmēr apspiež, nosaka mūsu dienas kārtību, un mēs pret viņu cīnāmies. Mēs tam rodam spēku, spītu, viltu vai atjautību, sauksim to tā. Atnāk velns un saka: raušu tevi pazemē. Tad gan viņš met akmeni un saka: skaties, velns, kad akmens nokritīs, tad tu varēsi man paraut. Bet met putniņu, tas aizlido, un velns veltīgi gaida, kad akmens nokritīs. Mēs esam izcili savā radošumā, kad vajag būt pret. Bet grūtāk ir tad, kad vajag būt par. Kaut nu mēs spētu radošumu rast arī tad. Ja mēs gribam saglabāt Latvijas valsts ideju, jāspēj nodefinēt, par ko mēs esam. Jo es uzskatu, ka tu piesauc to, ko tu domā. Un ja tu visu laiku piesauc pret, tu to arī saņem. Ir labi identificēt ļaunumu, bet nav jādzīvo no ļaunuma dienas kārtības. Jo patiesu spēku var apliecināt nevis noliedzot, bet iekļaujot. Tā tu vari panākt vairāk, jo tu stāvi ļaunumam pāri. Citādi, man tiešām šķiet, ka latvietis pirms gulēt iešanas pabaida sevi ar krieviem un tad aizmieg. Esmu pārliecināts, ka ietekmēt sabiedrisko domu var ne tikai racionālā un pragmatiskā veidā, bet ar kultūras un izglītības palīdzību. Mūsu dienas kārtībā jābūt ne tikai jautājumiem, kas skar dzīves materiālo, bet arī emocionālo pusi. Es vēlos redzēt nevis politiķus, bet vizionārus, kur ne tikai rūpēs par to, lai elektorātam būtu drošība un iztika, bet lai sabiedrība justos iedvesmota. Kad esi uzjājis stikla kalnā, atliek atmodināt saucerīti. Pēc 2 gadiem un 9 mēnešiem Latvija pamodīsies jaunā simtgadē. Tas ir pagrieziena punkts, kurā ir iespējams nodefinēt jaunu dienas kārtību un izvirzīt jaunu mērķi latviskumu un līdz ar to arī Latvijas valsts pastāvēšanai. Šim mērķim ir nepieciešams simbols. Pirmās neatkarības laikā par to kalpoja brīvības piemineklis. Lai arī latvieši tam ziedoja 1, 5, 10 vai vairāk latus, šodien Kārļa zāles veikums ir materiāli nenovērtējams. Atmodas laikā mūs vienoja cerība par savu valsti. Arī 100 gadus vēlāk cerības ir tās, ko mums vajag visvairāk. Cerības nākamajai paudzei, cerības nākamajai 100-gadei. Latvija miera laikā zaudējusi vairāk cilvēku nekā abos pasaules karos kopā. Situācija ir tik kritiska, ka 2011. gadā vadošais demogrāfs Ilmārs Mešs noteica diagnozi: Latvijai ir demogrāfiskais vēzis.
Jo mūsu valstī pēc gadsimta dzīvotu vairs tikai 300 000 latviešu, atzīstot, ka tā vēl ir optimistiska prognoze. Mūsu pašu spēkos ir to mainīt, lai mūsu valodas un kultūras saglabāšana nekļūtu apdraudēta. Gata, kā mēs darām? Tev vēl vesela lapas puse, bet mums Es godīgi sakot, gribu tikai pēdējo lietu vēl pateikt. Simtgad kā simbols ir vairāk par logo un viennieku ar 2 nulēm. Laikā, kad komunikācijas pamatā ir rīcība un kampaņa ir darbības vārds, mēs varētu vienkārši saskaitīt, cik bērnu būtu zimuši kopš brīža, kad sākam Latvijas cerību kampaņu, līdz brīdim, kad iestājas 18. gada 19. novembris. Tas būtu paliekošs ieguvums. Šajā laikā dzimušie bērni būtu katra individa personīgas ziedošanās latviskumu un Latvijas nākotnē. Noslēgumā Mārs Zālīts vārdu no Rokopers Lāčplēs, kas reiz stāstīja par latviskumu nākotni. Tas nav ūdens, kas Daugavā plūst, tas ir laiks. Tā nav asins, kas dzīslās tev tek, tas ir laiks. Tas nav vilnis, kas apskalo mūs, tas ir laiks. Tas nav atvars, kas gredzenu griež, tas ir laiks. Latviskumu nākotni nevar paredzēt, bet to var veidot, ja tai tic. Lai dzimst jauna Latvija.